Kāda vecais Anš uz mežu ir, pār plecu pārliek šķipeli, un mezam malā nonācis, tas izvelk savu pīpi. Nē. Ko? Nē. Nu, ko tad? Pīpes kātā galviņu un izdauza uz ežas. Te pretī nāk trīs jaunavas un rāda savas pēc. Nu, kā tu neesi taču redzēji, ko? Nu, dziedi. Piparkūku sirsniņas, ko dāvājas krustā svimpis. Ana Anšam tīri nemanot, sāk savus celties pēc. Nē! Ko? Kā tu bez tā? Nu. Pīlāģ māju Jēkabīns to gribējis visist. Jo tam no meitām izmaisīt bija krietni dabūt Ko tu baidies no tā vārda? Kolosāls. Nē. Pat, labi, es nerunāšu visu. Piparotu šnabi dzert ar putiņām pa virsu. Te nāk pa ceļu vecene un rāda pliku dīvi. Nē. Ko? Kas tā bija tā apaļā? Nodojas vec. Nu, labi. Direktoram ripiņam bija plika galvas virsā. No tālienes tā izskatās, ka maza bērna. Dibois. Franču valoda dibois. Divi brāļi lielījās, kā izbrūvējuši misu. Bet trešais brālis sacīja, es vēlreiz meitu. Ko tu baidies no otras reizes, Maija? Ka es biju jauns, ne tik vien, vai ne, maestro? Ko tu runā? Ko? Nu, labi, ja tev... Labi. Pīle, mīle, kokā kāpā putniem, kur bija līgsta. No apakšas es redzēju, tai bija plika pīle. Nu, kā te ne biksītes pakārtas kokā, lai žūst un kāpī pakaļ. Nu, es taču redzu Neklausies. Ojo, Haidi Maija. Pirmo svētkus lieldienās, kad iet ar olām sisties. Tad jaunie salien klētiņā, kur krietni dabūj pīle. Nē. No, klētiņā Tomsa Maija. No. Piparotu cepeti ar brūnu menci virsu. Un ja tu manim netici, tad bučo manu. Es tak paspēju kaut ko citātu. Paldies. Lai jau iet roku. Maija! Gunārs Rozenbergs, Cookbing Beds. Pateicos.